bez jebkādas kautrības atzīšos, ka mums ir jāskatās Igaunijas tieši virzienā, un šī pieredze bija nodota, jo viņi ir tomēr uz priekšu. Un kāpēc viņi ir uz priekšu? Tad viņi mācēja kaut ko izdarīt labāk, un mums būtu jābrauc un jāpaprasa tieši, kas tas ir, kāpēc viņi ir tik veiksmīgi. Es labprāt gribētu būt viens no tiem cilvēkiem, kas to pieredzi ievieš. Šie kursi noteikti palīdz sakārtot tās zināšanas, kas mums jau kaut kur ir, kaut kas ir dzirdēts. Pat tie paši visi politikas plānošanas dokumenti, ko mēs esam lasījuši, viņi palīdz viņus sakārtot noteiktās sistēmās, saprast viņu sasaist. Un arī dot skatu no malas, jo ir ļoti labi paskatīties, kā uz to skatās citās valstīs, jo tie piemēri, kas tiek doti no reālās dzīves, kā to risina citi, ir ļoti tādi ierosinoši un arī liek mums pašiem paskatīties uz mūsu procesu. Es labprāt strādātu ar savu jautājumu, ar profesoriem un cilvēkiem, kas paskatās no citas skatu punktu. Patīk vispār, ka lietas māca caur praktiskām lietām, jo to saprast to jēgu, kāpēc to mācies un kā tas izpaužās. Man ļoti patika pirmajos kursos sadaļa par stratēģiju, par plānošanu. Tā bija pirmā lieta, kas teica, jā, tagad es zinu, ko mums vajag, es zinu, kā mēs darīsim. Un otrā lieta bija tās praktiskās pieredzes stāsti no profesoriem, kas ir izmantoti tepat kaimiņos Igaunijā, tepat Eiropā un arī ārpus Eiropas, visā pasaulē Singapūras piemēri. Fokus bija uz stratēģiju un praktiskie piemēri tieši transformācijas procesos dažādās jomās, ko tālāk var eskalēt arī uz savu nišu, kurā strādāju. Noteikti izmantoju darbā to pašu sadarbspēju, jau došos komandējumā, kur vadība saskatīja, ka to es turpmāk varētu pārņemt. Bija iespēja pieteikties un tikt uz digitālās transformācijas globālo konferenci Londonā, piedalīties darba grupās Eiropas līmenī tieši Eiropas sadarbspējas veicināšanai. Tas ir daļa no universitātes piedāvājumu, kuram tu dabū kredītpunktus, kurus tu pēc tam tā kā naudiņu var iemainīt par citām vērtībām universitātē. Piemēram, tu viņus var pieskaitīt pie savām jau esošajām mācībām vai pie savām plānotajām mācībām. Tā kā mikrokvalifikācijas kurs ir ļoti laba doma.